Raidījumu piedāvā Ako Nordic un Sodal. Gandrīz katram ir sapnis atrast savu māju, it īpaši tagad. Jā. Un tev ir zināmas priekšrocības, jo tu zini mazliet vairāk par šo tēmu. Protams, jā. Mēs esam uzņēmums Bovard, kas ražo un projektē moduļu mājas un noteikti piedāvāja mūsu produkciju gan Latvijai, gan eksportam. Cik es zinu, tad modeļu skaits ir samērā ierobežots tirgū. Kā ir ar jums? Jā, tā ir taisnība, bet ar mums ir bišķi savādāk, tāpēc, ka mums ir diezgan plašs mūsu tipveida moduļu mājas projekti, kurus mēs noteikti varam visus pielāgot katram klientu vēlmēm, un es domāju, ka es to varētu parādīt. Labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt. Tieši tā, kur aptuveni varēsim sākt ar to, kas mums tagad šeit mums stāv tie projekti, kas mums tagad ražotnē top. Kā tu redzi, viņi visi ir dažādi. Nordic Iceland viens no populārākajiem projektiem ar vienu guļamistabu. Te ir tas pats ar 2 guļamistabām. Un šeit jau ir lielāka māja, kas ir diezgan liela viesistaba ar guļamistabu un diezgan lielu loftu, ko mēs arī iztaisam. Un katrs šitas projekts pa lielu viņa klients izvēlējās kā individuālo projektu, kā mūsu tipveida projektu, bet beigās mēs viņu pārtaisam un sanāk viņš kā individuālais projekts. Nu, šeit mēs esam uzņēmuma sirdī. Pašā ražotnē, un šeit mums arī ir mūsu mājas. Man vislabāk, zini, kas patīk? Man patīk tas, ka Jā. no rīta var nebūt un vakarā. Jā. Noslēdz līgumu, pēc 3-4 mēnešiem tev atved uz tavu zemes gabalu gatavu māju, pilnībā lietošanai, ko tev tikai jāpieslēdz pie elektrības, pie ūdens, pie kanalizācijas, un tu uzreiz tajā pašā dienā viņu lieto. Ejam, es to parādīšu pa etapiem, kas ir pirmais etaps, otrais un trešais. Aiziet? Aiziet. Protams, viss sāks ofisā ar rasējumu, kad gala versija ar klientu saskaņot, mēs sākam sākumā garināt materiālu, pēc tam taisīt karkasu. Rekur ir pirmais etaps – mājas karkas. Šeit jau pat ir bišķi tālāk ir aizies, šeit jau ir daļa izolācijas, daļa OSB apšūts ir, bet nu tā viņš pa lielam arī izskatās. Mājas siltinam mēs ar akmens vati rokulu, kas ir arī nedegošs, kas ir ļoti svarīgi. Tas ir mājas karkas un tas jau siltinājums ir, ko mēs liekam. Pēc tam pa virsū tiek likt speciālā tvaika membrāna, kas ir ļoti svarīga, un pēc tam jau uzreiz iet latojums, elektrība un tad jau arī iekšēja apdara. Etaps numur 2. Logi ielikti, vējplēve uzlikta, ārējais latojums, iekšējais arī siltinājums uztaisīts, membrāna iekšējā un šeit ārējā membrāna latojums, un šeit jau ir tas otrais etaps, kur mēs jau pēc logiem jau sākam likt fasādu jumtu, un pēc tam jau pārējām uz etapu numur 3 iekšējā apdara. Ejam, šeit es tev parādīšu māju, kas ir praktiski jau ir gatava. Varēsi pastīties apdari iekšējo, es nedaudz pastāstīšu, un tad arī sāksim. Lūdzu. Šī jau drīz tiks iepakota. Šī tā drīz tiks iepakota. Kā tu redzi, te ir finiša taisna jau praktiski. Virtuvīte arī. Virtuvīte ir arī. Akustiskie paneļi, LED gaismas, uz sienām huntonits, logi, daudz logu. Virsgaismas, iebūvētās žalūzijas. Tad redz, ka pie dizaina arī tiek piestrādāts. Jā, viennozīmīgi pie dizaina tiek piestrādāts un variācijas ir dažādas. Visas mūsu virtuves, skāpi, vannas istabas plaukti ir custom made, mēs taisam paši. Kā redzat, šitas ir mūsu moduļu māja Bodo. Klients izvēlējies nestandarta loks ir, teiksim tā. Un ja mēs pastamies kārtīgāk, jums arī ir nestandarta. Šis ir tā kā, ka es, teiksim, rasētu no paslīdēt roku. Jā. Bet labi ir. Bet pasties, kāds ir jums. Jumtas līpums ir kāds. Tas ir speciāli tā izdarīts pēc klienta vēlmēm, un arī to mēs varam izdarīt. Šitā mājiņa ir aptuveni pie 38 kvadrātiem. Mēs mēģinām izmantot katru kvadrātmetru šajām mājām. Un šeit ir izcinājums ļoti interesants, tā kā es tev teicu, mēs taisam skapjus, virtuves individuāli. Šeit mēs pat esam uztaisījuši zem trēpēm atversmes, ko klients var izmantot. Tas ir tā kā uz jahtas. Tas kā uz jahtas, un kā tu redzi, katrs otrais ir atveramais, un, kā minējam, katrs centimetrs, katrs kvadrātmetrs ir ļoti svarīgs, un mēs maksimāli mēģinām to aizpildīt. Šeit mēs esam pie mūsu moduļu mājas Floro,
kas sastāv no 2 moduļiem, kas ir 104 kvadrāti, bet šeit noteikti var izvērsties. Var uztaisīt viņu arī 140, 130 kvadrāti, arī mazāku bišķīt. Nu, kā tu redzi, šeit jau viss notiek. Šeit es teiktu stadija numur 2. Numur 2, kā es to minēju, karkas ir gatavs, izolācija ir salikta, ielikta logi, nosiltināts, ārējā plēve, iekšējā plēve, to vajag izolācijas, un jau sākta vilkt elektrību, mūsu puiši taisa elektrību, veids visiem standartiem, attiecīgi vajag pēc Norvēģijas, Islandes, pēc tiem arī taisam, un jau sāks tik latojums, nu, jau pusē esam, teiksim. Drīz būs gatavs. Drīz būs gatavs, kā saka, jā. Un kaut kā tā. Kā tu redzi, šeit arī tas ir savienojums, kur mēs pēc tam uz vietas arī pabeidzam, savalkam. Divi atsevišķi moduļi, kas piegādāts katrs uz savu zemās platformas, nocelts ar celtni, savalkts. Arī tas jau praktiski saimniekiem notiek vienas dienas laikā, ja, kad... Jā, savilkšana notiek vienas dienas laikā, bet nu kaut kādu nobeigumu darbiņi prasa savu laiku, jo mēs grīdu liekam pēc tam, kad nu, kas ir loģiski, kaut kādi jumta elementi pāris ir, tas kaut kāds pāris 5-6 darba dienas aiziet uz tik lielu māju, lai pabeigtu. Pirmdien to atstāji, un tad nākamā pirmdienā... Nākamajā pirmdienā vai sēdienā tu jau vari jau gaļu stept ar draugiem un dzēt aliņu. Vēl pagājušajā nedēļā nebija tās mājas. Jā, tieši tā. Paldies par ekskursiju. Lūk, vienmēr laipni, gaidu ciemos vēl. Ar prieku, jā, bet ko cilvēkam darīt, ja viņš grib šādu māju? Kādi ir tie pirmie soļi? Iet mūsu mājaslapā www.bovart.lv un aizsūtīt e-pastu vai piezvanīt. Vai vienkārši aizsūtīt e-pastu uz info@bovart.lv un viņš būs vienu soli jau priekšā, lai iegūtu savu sapņu māju no Bovart. Paldies! Paldies tev! Būvējot māju un pat pirms tam regulāri ir daudz pārdomas par to, kāds būs siltumizolācijas materiāls. Vai tā būs vate vai kas cits, iespēju ir tiešām ļoti daudz. Un šodien mēs parunāsim par to, kas ir jāņem vērā, izvēloties ventilējumu fasādi. Kāpēc ventilējumām fasādēm akmens vate būtu viens no labākajiem risinājumiem? Ugunsdrošība, mitruma aizsardzība un arī siltumtehniskie parametri. Vizuāli visas vates liekas samērā vienādas, bet tomēr ar ko atšķirās pieeja ventilējumām fasādēm, starpsienām vai citiem risinājumiem? Ventilējumā fasāde ir speciāli materiāli, kas ražoti, kaut gan arī var lietot arī to, ko starpsienām, tikai atkarībā kādi ir šie tehniskās prasības. Klasiski ir 2 varianti, kādā veidā varētu veidot šīs ventilējumās fasādes. Viens ir, kā mēs sakam, klasiskais variants, liek karkasā, mīksto vati, liek vēja izolāciju un pēc tam gala apdari. Jā, bet ir viens svarīga lieta, ja veido šo ventilējumu fasādi starp gala apdari un siltumizolācijas slāni ir jābūt ventilācijas spraugai apmēram 5 cm platumā. Šajā gadījumā tas ir domāts tā, lai, ja nu gadījumā ir mitrums veidojas vai kaut ko, tad tas jebkurā gadījumā tiks izventilēts. Šiem te 2 materiāliem saucās Ventirok. Šiem te materiāliem ir iestrādāta jau ražošanas procesā vēja aizsardzības slānītes 30 mm. Tā ir tā ārējā daļa šeit mums ārējā daļa blīvāka, un tā arī, ja liekot pie sienas, tad jābūt arī šo cieto slānīti uz ārpusi. Līdz ar to mēs ietaupām it kā uz to, ka mums nevajag to pašiem likt to ārējo kārtu, pašiem nevajag noslēgt, nevajag likt karkasā. Tieši tā, šī gadījumā, ja lieto Ventirok materiāls, tad nav vajadzība karkasu piestiprināt dībeļiem vai profilu. Tāpat vienkārši ņemt klāt? Piestiprināt, jā, tieši tā, piestiprināt dībeli, izmantojot vertikālos profilus vai arī elementus, pie kā stiprināt, gala apdari un viss. Jā, tīri praktiski šīs sanāk ventilējumām fasādēm. Jā. Savukārt tas materiāls, cik es saprotu, tas ir domāts starpsienām? Jā, vai tas ir atkarībā no tā, kur materiāls tiek pielietots un izējot no tā arī šīs siltumtehniskās prasības ir dažādas. Jā, mēs nonākam pie tā, ka mums visas 4 vatas izskatās ļoti vizuāli līdzīgas, vismaz man. Ja es būtu aptiekā, es vienkārši paprasītu vati un viss, bet tomēr izrādās aptiekārs saka, ka katra vata ir ļoti atšķirīgiem gadījumiem. Varbūt mēs varam tā īsumā uzreiz no tās tūri izstāstīt. Šis materiāls ir, ka ja mēs runājam par saucās Superok Premium, materiāls ir
kā mēs paši sakām, klasiskais variants. Vienkārši strādāt, vienkārši viņu iestrādāt. Tad sagatavo karkasu, ieliek karkasā, uzliek vai nu vēja aizsardzības plēvi vai blīvāku materiālu, arī kas ir speciāli materiāls, kas ir tā kā vēja aizsardzības materiāls. Bet tā ir siltumizolācija. Tā ir siltumizolācija. Labi, un tad, kas tā baltā mums sanāk? To varētu starp sienām kā skaņas izolācija. Bet labāks materiāls būtu ventilējuma fasādē šis te superprēmium. Parasti jau visi interesējās arī par to, kāda būs ilgmūžība, garantijas, certifikāti un vispārējais. Kā jums ir garantijām un ilgmūžība? Kā materiāls ir akmens un akmens ir akmens. Eksperimenta pēc bija atvērtas mājas, kas bija kādi 50 gadi atpakaļ siltinātas, un tā siena bija, vai tā bija ventilējumā fasāde vai starpsiena. Varēja redzēt, ka viņai nekas nebija noticis, ka viņa tāda, kāda viņa bija iestrādāta, tā arī viņa bija tajā sienā vai ārsienā. Būvniecībā ir savas sezonas, kad var iet būvlaukumā, piemēram, jumta materiālus likt, vai kad mēs varam iekšdarbus veikt vai krāsot. Kā ar šo materiālu vai ar akmens vati ir jādomā par sezonalitāti? Jā un nē, ir sezonalitāte. Ja mēs runājam par fasādi, kur ir ar apmetumu, ar dekoratīvu apmetumu, tad jā, protams, tur nedrīkst būt temperatūra, nedrīkst būt zemāka, sākot no +5 un uz augšu var strādāt. Un arī vasaras laikā, ja ir pārāk karsts, arī nebūtu ieteicams strādāt. Tāda ventilējuma fasāde principā var cauru gadu. Faktiski mēs nonākam pie tā, ka nevar vienkārši tā teikt, es tagad gribu vati un visu, un man lūdzu šo vati, jo šī ir dārgāk, bet tomēr katrai vietai ir jāzina, kas mums būs gala rezultātā nepieciešams. Kādu mēs rezultātu gribam dabūt un kur mēs viņu gribam šo te materiālu pielietot. Tāpēc arī vai nu mēs vai arī veikalos ir konsultanti, kas varēja nokonsultēt, kuru materiālu, kur likt un kurš būs labāks. Nepārmaksājot un iegūstot vēlamo rezultātu. Jā, saprast, ko mums īsti vajag, un kurā vietā. Jo šim materiālam tās iespējas pielietot, kā es jau teicu, arī šo var likt starpsienās. Viņš ir pat ļoti labs materiāls, var likt slīpajos jumtos, var ventilējumā fasādēm likt. Raidījumu piedāvā Ako Nordic un Saudal. Raidījumu piedāvā Ako Nordic un Saudal. Mēs kā lielākais uzņēmums Latvijā, kas nodarbojās ar siltumtehniku, SB Siltumtehnika, piedāvājam plašāko preču klāstu katram klientam, katra klienta iespējām un katra klienta vēlme. Sākot no siltumsūkņiem, granulu katliem, visu pārējo sistēmas aprīkojumu, radiatori, siltās grīdas, dvieļu žāvētāji. Solar Focus, tie būs premium klases katli, liederības koeficients būs visaugstākais, kāds ir pieejams tirgo vispār. Attiecīgi patēriņš jums līdz ar to būs arī ļoti, ļoti zems, ļoti minimāls. Viņi ir pierādījuši sevi ar savējo kvalitāti un servisu nodrošinājumu tieši no rūpnīcas puses, ka pilnīgi droši varam piedāvāt cilvēkiem un garantēt to, ka šīs apkuras katls būs ļoti stabils, bez kļūdām automātikā. Šis ir Horvātijā ražotais apkuras katls, Centrometāla. Viņi mums piegādā gan granulu apkuras katlus, gan arī šķeldas apkuras katlus. Ļoti kvalitatīvi izstrādājami. Šis konkrētais ir granulu apkuras katls ar pilnīgu automātiku. Viņam arī ir siltumaina tīrīšana, pneimatiskā degļa tīrīšana un pelnu izgrābšana. Šis ir poļu ražotājs Lazar. Šobrīd ir absolūti inovatīvs risinājums viņu siltumsūknis. Nebūs nepieciešama apsaiste. Tas, kas teiksim, vienmēr visiem siltumsūkņiem ir jābūvē aiz siltumsūkņa, ka pussiena ir aizņemta ar caurulēm, tad šeit jau tas viss ir iebūvēts iekšā. Šeit ir tā, ka iekšējais bloks patiešo pieslēdzās pie apkuras caurulēm un ārpusē stāv ārējais bloks. Un nekā lieka telpā nebūs. Šobrīd ir arī lieliska cena pieejama mazajiem granulu kamīniem.
Ja cilvēkiem ir nepieciešams piesildīt mazākas, lielākas kvadratūras, attiecīgi sākot pat no 15-20 kvadrātmetriem līdz pat pāris 100 kvadrātmetriem, iespējams uzstādīt nelielu granulu kamīniņu, kas spēs tikt ar to galā. Ka nebūs jāpiemet malka ik pa pāris stundām, bet tā iekārta var pilnvērtīgi darboties diennakti divas bez pieskatīšanas. Mūsu veikalos ir pieejami arī radiatori, tie, kas būtu kā dizaina elements, vai tie būtu Šveices ražojuma Arbonija, vai tie būtu čuguna radiatori, vai dvieļu žāvētāji kā dizaina elements vannas istabā. Kā arī, protams, ir arī standarta preces pieejami. Esam jau tirgo 30 gadus. Klienti var droši paļauties uz to, kad mūsu uzņēmums patstāvēs ilglaicīgi arī turpmāk un spējam nodrošināt visas garantijas remontus, pēcgarantijas remontus, servisus un palīdzēsim klientam jebkurā situācijā. BVT, Best Water Technologies, ir Eiropas līderis, arī viens no pasaules globālajiem līderiem ūdens sagatavošanas risinājumiem. Šodienas fokus ir uz dzīvokļiem, uz privātmājām. Un šeit mēs vizualizācijā redzam tādu māju, kur ir jāņem vērā vairākas lietas. Mums ir ienākošajā ūdenī, kā saka, cietas daļiņas un vēl viss, kas bojā, kaut kādas filtra galvas, dušas, krānu, cietiņus, vispārējo. Ir viena lieta, tad ir posms, kur tiek sagatavots ūdens priekš šī ķīmiskā sastāva. Ķīmiskā šajā gadījumā, ko mums uzrāda laboratoriskie pētījumi, kas tad ūdeni ir, tad ir iekārta, kas atbrīvo, lai atbilst ministrskapta noteikumiem vai arī mūsu prasībām, kas mums ir nepieciešams. Un noslēdzošais posms, ja ir izmantots apkuras ūdens, apkuras sistēmai arī tur ir savas tehniskās prasības, nepieciešamības vai izbalansēts pH līmenis vai noņemta sāļi, lai ūdens strādātu ilgspējīgi priekš apkuras. Pirmā lieta – cieto daļiņu aizsardzība. BVT ir inovatīvs visā pasaulē tieši ar šo vienas sviras filtru, ko mēs varam gan ātri nomainīt, gan parūpēties par visu sistēmu. Tas, ko iekārta parūpējās, lai vienmēr visā sistēmā būtu izlīdzināts spiediens. Tas ir svarīgi visai ūdens sistēmai, lai tā nesaņemtu akvatriecienus. Mēs izbalansējam un arī gada ietvarā ietaupam patērēto ūdeni uz visu sistēmu. Darbībā vienkārši attaisam, abās pusēs noslēdzās, izņemam filtru, nomainam, tik vienkārši ieliekam iekšā un nepilnā minūtē darbs ir izdarīts. Un reizi 6 mēnešos uz e-pasta saņems arī atgādinājumu, ka filtrs ir jānomaina. Bet ja mājās ir dažādi piemaisījumi, ne tikai necentralizētais ūdens, tad mēs varam izmantot 5-1 filtru sistēmu, kas atbrīvo gan no cietības. Parasti visiem filtriem ir 40 grādi. To mēs izreikinām Latvijas grādos, jeb grādos milimoli uz litru, 5,54. Dzels 10 mg uz litru, mangāns 3 mg uz litru, oksidējumība 5 mg un tieši tāpatās arī amonijas 2 mg. Viens filtrs ar to visu tiek galā. Mums vairs nav nekādas papildus ķēdes un slēdzīši. Atgriežam, ienāk iekšā, iziet laukā, aizgriežam, viss ir skaidri. Pieslēgums šļaukas, sifons, reģenerācijai un pārplūdei, un tad galvenā, kā es saku, mamma, kurā iekšā tad ir viss, kas ir nepieciešams. 2 gadus atpakaļ uzbūvējām šo te māju un ievācoties konstatējām, ka ūdens kvalitāte neatbilst mūsu prasībām. Jo pagriežot krānu, patecinot dušu, piemēram, flīzes pēc kaut kādas nedēļas bija jau tā kā oranžā krāsā, kas bija no dzelzs. Un tad jā, sakontaktējām BVT, Baltic Water kompāniju, un viņi mums uzstādīja filtrus. Pirmais filtrs, ko es jums varu parādīt, ir ieejošā ūdens filtrs. Nākamā iekārta ir atzelžotājs. Viņš pirmkārt ir kompakts, otrkārt viņš pats visu izdara automātiski. Nākamā iekārta ir ūdens mīkstinātājs. Šī iekārta ir ļoti viegla lietošanā. Redz, ka šeit atverās vāks, ieberās sāls. Sāls ir jāpapildina man vismaz apmēram reizi 4 mēnešos. Un viss mājās ūdens kvalitāte ir būtiski uzlabojusies. Es esmu ļoti apmierināts ar iekārtām.
BVT ir tā lieta, kas parūpēsies gan par ienākošo ūdeni, gan par apkures ūdeni, par to, lai bērni vienmēr dzertu foršu, garšīgu mineralizētu ūdeni, lai jūsu veļas mašīna smaidītu, lai jūsu mati smaidītu un āda būtu priecīga. Tāpēc droši meklē BVT produktus gan visos Latvijas komforts veikalos, un tieši tāpatās var ieskatīties arī Baltk Water mājaslapā. Tik vienkārši. Vienas klikšķa, viena zvana attālumā mēs esam visā plašajā Latvijā. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Sprauga aizpildīšana ar poliuretāna putām. Sodalam ir 2 varianti. Vai nu pistoļputas, trubiņputas. Sodal ģeniālās putas, džīnijus gan, vairāk kārtēji izmantojamas. Ja, tātad, kā mēs viņus izmantojam? Attaisam vaļā. Izmantojam, tā kā pistoļputas kārtīgi sakartam. Komplektā vienmēr ir cimdi. Un pūšam. Beidzām darbu, aiztaisam ciet un noliekam līdz nākamajai reizei maliņā. Ja par šīm putām, šīs ir mūsu topa putas. Šīs ir vissezonas, izmantojams no -10 grādiem. Piemēram, uzstādot logu, liela vitrīna 2x2 metri, 2x4 metri. Temperatūras ietekmē notiek kustība. Šīs putas, vai parastās putas, kustībai nepakaļaujās, viņas sāks kaut kādā vietā atslāņoties. Šīs steigās līdzi konstrukcijai, viņas nekad tā arī neatslāņosies. Viņas ir elastīgas. Putām cietēšanai, lai viņām būtu blīva struktūra, ir nepieciešams ļoti sarežģīts agregāts lūk šāds. Apsmidzinam un pūšam, un putas veidosies blīvas. Ja mēs nesamitrinām, no gaisa mitrumu paņemot būs šādi, pa vidu būs šādas te šampaniešu putas. Un, jā, tā ir tāda nianse, ko bieži vien zina pārdevēja veikalā, bet nezina celtnieki. Bet tagad jau tā situācija jau ir mainījusies, tagad jau visi zina, ka vajag mitrināt, bet lieku reizi atgādināt, nenāks par skādi. Vēl par putām runājot, ir vēl tādas specifiskas putas. Ugunsdrošās putas. Un par tām uzreiz jāsaka ir, ka bieži vien cilvēki to domā, ka tās putas ir nedegošas, un viņas tagad var pūst visur, kur bez mazvai pie atklātas liesmas. Tas tā gluži nav. Tas tā nav. Nepavisam viņas ir paredzētas liesma aizkavēšanai ugunsgrēku laika gadījumā. Viņas ir uguni aizkavējošas. Šīs mūsējās konkrēti atkarībā no izmantotā mezgla liesmu izplatīšanos aizkavēs līdz pat 4 stundām. Raidījumu piedāvā Ako Nordic un Sodal.